jau agrā rīta stunda koncerta zālē. Lielais dzintārs Liepāģā, Valdijā, Rosaibā. Daudzi cilvēki pulčēģās, lai sekotu līdzi animācijās, filmās, straumē prestižās balvās, izstādēs sagatavošanai. Lai gan koncertzāles durvis apmeklētājiem tika atvērtas tikai plkst. Iedanēstīju rindas bija izveidojušas jau krietni agrāk, jo daudzi vēlējās klātienē aplūkot balvu, kas nesusi Latvijai lielu lepnumu. Šis pasākums nav tikai vienkārša izstādē, bet ar iespēja sabiedrībai tuvāk iepazīt Latvijas animācijas industrijas sasniegumus. Ienākot izstādes telpā, apmeklētāji ne tikai varēja apskatīt nozīmīgo balvu, bet arī izjust pašu kino pasaules atmosfēru. Daudzi izteica sajūsmu par iespēju savam acīm skatīt šo apbalvojumu, kas simbolizē Latvijas radošo spēku un panākumus. Daži apmeklētāji uzsvēra, ka šī pieredze ne tikai sagādāja prieku, bet arī iedvesmoja, ticēt lieliem sapņiem un censties tos īstenot. Pasākums piesaist, ne tikai kinomīlētājus, bet arī ģimenes ar bērniem un mākslas entuziastus, veidojot plašu interesi dažādās vecuma grupās. Balva netiks izstādīta tikai Liepāģā, tā turpinās savu ceļojumu pa Latviju, lai sniegtu iespēju ar citu reģionu iedzīvotājiem to apskatīt. Pēc izstādes noslēguma koncertzālē Lielais dzintārs 23. martā, tā būs skatāma šādās vietās 27. Marts koncertzāle Latvijā, Ventspils, Odoiko-Giednu, Āsija. Aprīlis Latgales Vēstniecība Gors, Rezekne, Sobatosēp, 11. Aprīlis koncertzāle Cesiš iniciatīva dod iespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem iepazīt straumē, vienu no veiksmīgākajām Latvijas animācijas filmām. Tas ne tikai godina filmas veidotājus un viņu sasniegumus, bet ar iedvesmo jauno paudzi attīstīt savus talantus animācijas un mākslas jomā.